Nu ko jau več, blē, es tagad pamodies, nahuj. Karoče, bļaļ, rītā nevarēšu arī ar čomiem nekur ārā iet, blē. Būs jāpasēž, blē, pusdienu mājās, blē. Kamēr čomi nahuj nāks ārā, blē. Nu, ja viņiem nebūs nekāda mājas darba, blē, zin kā nahuj. Labi, pirmajās dienās jau laikam neko tur neuzdod, blē. Bet varbūt arī uzdos, blē. Un tad es nevarēšu ar viņiem ārā iet, nekur, blē, braukaties, nahuj. Zaibal jau šitas viss, blē. Vienam pašam būs jābraukajas. Labi, varbūt arī uz darbu būs jābrauc, nezinu. Čoms varbūt, viņš teica man, ka varbūt rīt vajadzēs braukt, blē. Nezinu vēl. Varbūt arī nevajadzēs. Un tad čomi, blē, vien paši varēs braukaties, nahuj, pa Limbažiem, blē. Zaibal jau šitas te, blē. Brīvlaiks, blē, caur, nahuj, un čomiem ir jāiet uz skolu, nahuj. Labi, ka man nav jāiet uz skolu, blē. Viņiem, blē, slikti, ka viņiem ir jāiet, blē. Jo viņi nevarēs baigi braukaties, nahuj, ārā, blē, vairāk. Zaibal, nahuj, nebūs ko darīt atkal, blē. Bez čomiem, nahuj, būs jāiet vienam pašam ārā. Labi, brīvdienās nebūs vienam pašam, blē. Varēs vismaz ar čomiem braukaties, tad. Zaibal, nahuj, šitas te, blē. Un reku, blē, šitas te mazais mincits guļ, nahuj, blē. Rekur mincits šķielē ar actiņu. Gul, sava gultiņa. Nu ko, tā veču meitenes, paldies par skatījumiem un laikiem un neaizmirstat piesakot šim profilam un pielaikot arī šim vidikam.